Oto satiekas ar Aleksi un uzzina, ka Elzai nekas nedraud. Marta atzīstas Elzai, ka mīl Leonu, bet viņa netaisās iejaukties Elzas un Leona ģimenes dzīvē. Helēna uzzina, ka Līga ir iznākusi no slimnīcas un ierodas apciemot draudzeni. Marta sasauc viesnīcas darbinieku sapulci. Visi viesnīcā strādājošie ir nepatīkami pārsteigti, ka viesnīcai būs jauns pārvaldnieks, un tas būs Aleksis. Vai, paldies, Gunār, paldies. Kafija arī dzers? Nē, kāda kafijas tāpat pasauso? Beidz, pasēdēsim, parunāsimies. Nē, nevajag. Labāk es iešu, tu zini, man jaunais pārvaldnieks jau vienreiz pieķēra, ka es nebiju uz vietas. Tu saproti, un nē, labāk. Nē, arī atrodas gan par ko satraukties. Tu zini, jaunas lota tīri slauka. Tā žvīgu man pa pakaļ, un es būšu uz ielas, tā kā bankā. Ja tu zinātu, ko viņš par mani zina, es jau sen esmu uz ielas. Piedodiet, es te pīrādziņas nedaudz paņēmu. Nē, viss kārtībā, jūs paēdiet. Katram ir vajadzīgs pusdienas pārtraukums. Jā, es labāk tur, ja drīz uz vietas. Jā, paldies. Ko var piedāvāt jaunajai priekšniecībai? Tā nu sanāca, ka es vakar redzēju šo to interesantu. Kā normāls vīrietis, es tev pilnībā saprotu. Ir vēlme piepelnīties, sieva ienāk viesnīcas numuriņu tepat blakus. Bet nelegāls alkohols un seks viesnīcas numuriņos, es nezinu, vai tas ir tas, ko no tevis sagaida tavs darba devējs. Un kā šefs es tev nevarēju to nepateikt. Tad man jūs apkalpot, vai arī jau esmu ārā uz ielas? Beidz, nē, protams, es tev varēju atlaist, bet man ir tāds sajūta, ka man tavs padoms tomēr noderēs. Tu taču būtu viesnīcas pārvaldnieks, ja es nebūtu šeit ieradies. Tu taču neturi ļaunu prātu uz mani. Nē. Tas bija Petersons, kas šo lēmumu pieņēma. Lūk. Un man ir tāds sajūta, ka mēs tomēr sastrādāsimies. Ja jūs tā sakāt? Kāpēc jūs? Mēs esam viena vecuma. Tu labāk iedod man kādus dažus auglīšus un kūciņus līdz uz numuriņu. Lūdzu, šef. Ar dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī un tiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Uz krastu jāsteidzas. Ak, Dievs! Jā, viens! Tu nevari pieklauvēt pirms gāzies iekšā. Es atvainojos. Atvainojos. Joh! Piedod, lūdzu. Tu izstāsti man, ko tas pārvaldnieks teica. Gatavais glumiķis, zini, man tādi aknās vienkārši sēž. Ciest nevar iedot mazo pirkstiņu, jāiet rokas mazgāt. Zini ko, viņš pirmais, ko ar pompu paziņoja, zini ko? To, ka viņš, zinot visu par nelegālu alkoholu. Un, protams, neaizmirst pieminēt arī to, ka viņš ir ļoti labi sapratis, ar ko mēs esam nodarbojušies numuriņā darba laikā. Nē. Kā džeks viņš man saprotot, bet kā priekšnieks nevarot pieļaut. Tas nozīmē, ka viņš tev atlaida? Gunār, tas nozīmē, ka viņš tev atlaida? Tak viņš man neatlaida. Ne, viņš tagad mēģina man piesmērēties. Paziņoja, ka visi mani padomi esot zelta vērtē. Man nevajagot jūsot.
Zini ko? Lai viņš iet ieskrieties. Es viņu uz to neuzrunāšu. Esmu galvenais, ka viņš tev neatlaida. Vai ne? Un tagad mēs varēsim abi divi pārtikt no manas sūda audzīs, bet viņš, kundziņš, rīs kūkas. Viņam garšo kūkas. Nu jā, padodiet man lūdzu vienu to kūciņu, lai es aiznesot viņam uz numuriņu. Jūs nevarat, ka viņam ir ciemīga sieviete. Jā? Kas viņa galvu saspiedus? Tāda man sieviete. Es ātri ielikšu bagažniekā. Ja? Sveiks, Aleks. Hei, māsīt. Re, ko es dabūju priekš tevis no bārmeņa? Manas dēļ jau nevajadzēja uz tiem saldumiem nevisiem. Varbūt auglīši? Nu, kāda auglīte jau varētu tevis dēļ. Tagad paskaties. Un uzmini, kuru no tiem ir rakstījusi Marta, kuru es. Un otrs. Nu, ieņem vērā, ka šis ir vairāk saburzīts, es domāju, ka tas ir oriģināls. Nekā. Kā otrādi? Fantastiski, nekad nebūtu pateicis. Tā. Un tagad Martas paraksts. Man liekas, ka ir ļoti labi sanācis. Protams, nevar sev slavēt, bet... Paklau, tev ir talants. Un es domāju, ar tādu talantu viesnīca drīz būs mūsu. Tagad pastāst, ko tu esi ieplānojis darīt. Es domāju, ka mēs strādāsim divos virzienos. Pirmkārt, mums ir jānovilto daži dokumenti, kas kompromitētu Martu, un otrkārt, mums ir jāsamaitā viņas reputācija. Tā, lai tad, kad viņi gribētu attaisnoties, neviens viņai neticētu. Un kā tu to domā panākt? Ko? To, ka viņai netic. Nu, kas ir tās cilvēku grupas, kurām parasti netic? No tie, no trakonam. Labi. Vēl? Alkoholiķi, bomži. Nu... Narkomāni. Tu gribi padarīt Martu par narkomānu? Tev tas nepatīk? Tā, šeit mums vajadzētu parakstīt uz abiem eksemplāriem. Man jums jāatvainojas, ka es sākumā biju dusmīgs uz jūsu ekspertiem, kāpēc viņi tā vilcinās, bet, paldies Dievam, viss ir noskaidrojies, vainīgais pie dedzināšanas ir atrasts, pret Blumbergu krimināllieta ir ierosināta, tā kā zaudējumi tiks piedzīti no viņa un, vārdsakot, viss rit savu gaitu. Jā, te būs. Es gribēju jautāt, kas notiks, ja Blumbergs neatradīsies? Nu, mēs jau ceram, ka viņš atradīsies, bet jebkurā gadījumā uz viņa īpašumu jau arests ir uzlikts. Tad var gadīties, ka ir jāmaksā Blumberga sievai Rasmai? Viņai personīgi ne, bet no stabulītēm, zirgastaļiem un pāriem Blumberga īpašumiem viņai var naktis atvadīties. Nu ko, vēlreiz. Jā. Paldies. Tas arī no mūsu puses viss. Paldies, uz sezama cilvēkiem var paļauties. Un lai mums nebūtu iemesls satikties šādos apstākļos. Tur es jums pilnīgi piekrītu. Uz Jā, redzēšanos. paldies. Uz redzēšanos. Visu labi. Paldies Dievam, paldies. Kamēr es to papīru nebiju parakstījis, man likās, vēl kaut kas var noiet greizi, vēl kaut kas var nesanākt. Un kāpēc tu neizskaties priecīgs tagad? Nē, es jau ne par to. Par ko tad? Ar Ieviņu kaut kas? Nē, ar Ieviņu viss ir kārtībā. Man ir burvīgākā mazmeita pasaulē. Aivar, es jau sen gribēju ar tevi par to parunāt. Varbūt, ka vajag tagad. Par ko? Tu esi padomājis, ka tev varbūt vēl savi mazbērni. Tā, labi, ja sāk un uzvar, ja? Tā, viss tā. Un es šitā. Čau, Miervald! Au, sveiks. Ko tu tur slēpi? Kur tad? Ko tu slēpi? Es tāpat niekojos. Tas man vēl no kuģiem aizķēries. Tad vismaz bija ar ko saspēlēt, zini, pārī, bet tagad viens pats pajoliņš, pats ar sevi spēlēju, zini. Labā roka kreiso, zini. Neklasies. Dai, raujam. Nopietni? Jā. Dzirdēji. Liels priekš. Nu tad. Tev taču ir vēl viens dēls.
Jā, ir dēls, kurš man ienīst, kurš man nemūžēm nepiedos, ka es pametu viņa māti. Nu, bet tu pats teici, ka Ieviņas dzimšanas dienā jūs ļoti normāli parunājāt, ka tu ierosināji satikties vēlreiz. Viņš tev neatteica. Nu, to viņš tā pieklājības pēc. Nu jau. Nedomāju, ka Oto ir tas cilvēks, kurš kaut ko darīs pieklājības pēc. Drīzāk jau mēģinās izlikties nepieklājīgāks nekā ir. Neiztaisna viņu par eņģeli. Bet Ieviņa ar viņu sadraudzējās. Ieviņa ir gatava draudzēties ar visiem, ar Leonu, ar Rihardu. Nu, es viņai to nepārmestu, man ar tie puiši patīk. Tas ir labi, ka tu neskatoties uz visu. Humoru sajūtu neesi zaudējusi. Mācos no tevis. Šahs un mats. Nu, trešo reizi pēc kārtas, nu. Tev kaut kas ir vai nav? Paklau, ja tu esi gājis kaut kādā šaha skolā speciālā, tur viss pasaules, tad tu ar tā pasaka. Citādi vecu slimu vīru viņš ņem un... Nē, kur es neesmu gājis nekādā skolās. Vienkārši es rubīju fišku, es redzu tās kombinācijas visu. Un, nu labi, došu to pēdējo iespēju. Devai aiziet. Labi, Es tā skatos, ka man laikam jānāk viesnīcas personālam palīgām. Jūs nākat kā Dievs saukt, lūdzu. Jā, Nu tad, kungi. Oto nav iebildumu. Nekāda absolūti. Bet varbūt, ka pārceļamies uz kafejnīcu, tur būs ērtāk pie galdiņa. As you wish. Es palīdzēšu. Aivars man uzticas pilnībā. Un viņš tulītās aizbrauks uz Angliju, un no viņa tev nav jābaidās. Aleks, tu man nesaprati. Es nebaidos no Aivara. Es nebaidos no tā, kas mums var draudēt par to, ko mēs esam uzsākuši. Vienkārši es zinu, ko nozīmē būt atkarīgai no zālēm, un es to nevienam citam nenovēlu. Arī Martai ne. Pat tad, ja viņi tev ir atņēmuši Leonu? Cilvēku nevar atņemt, ja viņš pats to negrib. Un es neturu ļaunprāt ne uz Martu, ne uz Leonu. Īstenībā tā man ir pagātnes sveši cilvēki. Man tagad svarīgs esi tu un mamma. Tieši tāpat kā tu man. Ja tu gribi šo viesnīcu, es piedalos. Bet es negribu, lai Martai būtu veselības problēmas. Es tiešām zinu, ko nozīmē būt atkarīgai no zālēm. Kad cilvēki no tevis novēršās, skatās kā uz nenormālu. Ka es pat vairs nekontrolēju savu rīcību, savu uzvedību. Nē, Aleks, es negribu to nodarīt citiem. Labi, tā pašlaik ir tikai ideja. Mums jau nav jāpataisa Marta par narkomāni. Vajag tikai, lai citi tic, ka viņa tāda ir. Un ja tas neizdodas, tu esi gatavs iet tālāk? Un pēc tas ir atkarīgs no apstākļiem. Pašlaik mums pietiek ar ilūziju un pāris viltotiem dokumentiem. Es priecājos, ka tu neesi ļauns. Paldies. Nekāda laistīšanās ar spirtu vairs nesanāks. Skābekli piegriez. Ko? Kādu naudu? Kādu naudu? Es neko pārdevis vēl neesmu. Nē, tu vari dabūt atpakaļ preci. Es pats tev aizvestu, nevaru rīt aizvedīs. Es esmu piesiets pie letes, saproti? Man ir jauns šefs. Man ir jānoskaidro. Paga, stop. Es tagad nevaru runāt par klientu. Ko kungi pasūtīs? Man kafija. Kaut kādu sulu. Un neko stiprāk? Nevajag visu laiku domāt, ka esmu visu laiku pāli. Man patīk kontrolēt situāciju, tīpaši, kad spēlē šā. Nu, tūlīt būs. Jā, kā nu laiciņu es neesmu spēlējis. Nevajag jau uzreiz attaisnoties pirms zaudējuma. Nu, to mēs vēl redzēsim, kurš te zaudēs un kurš vinnēs. Lūdzu, kuru rokumu? Aha. Jums, baltie. Nē, nu, ja jūs gribat, jūs varat spēlēt ar baltajiem, man nav nekāds pretenzijas. Nē, nu, kāpēc tad mēs lozējam? Nu, labi. Tu esi ārā no slimnīcas. Vai, mīļa, un atnāc mani apciemot. Vai, sēdi, lūdzu. Sēdi. Kur tu esi apmetusies? Stabulītais? Nē, savā dzīvoklī. Kāpēc vai tad tev stabulīties nebūtu bijis labāk? Tur tā apkārt tomēr ir cilvēki, un tu nebūtu viena. Vientulība ir tieši tas, kas man tagad patreiz ir vajadzīgs. Kā tad tā? Tu vari iedomāties, ko man nozīmē tādā izskatā iziet ārā uz ielas. Es
veselu stundu mēģināju saņemties, atnāk līdz šejienei. Tu pat novērsies, ka tu uz mani paskaties. Nu, kādas muļķības tu runā, Silvija? Es ļoti labi zinu, kā es izskatos. Spogulī bail paskatīties. Kauns aiziet uz veikalu, bail, ka cilvēki ar pirkstiem rādīs. Es pat iedomāties nevaru, ka es varētu tagad iet kaut kur meklēt darbu. Nu, bet kā tu iedomājies dzīvot bez darba? Nu, kam es tādu kroplu esmu vajadzīga? Nu, kaut kādam skaistumkopšanas salonam. Tur viens fifks nāk. Nu, ne jau tikai fifks tur iet. Tur iet arī normālas sievietes. Man arī šādi patīk iet manikīru uztaisīt. Ne jau pie tādas rātainas manikīras skaists. Es tev teikšu, neko tik briesmīgu uz tavas sejas nemaz neredz. Un ja tu vēl pagriez vaigu, tad ir pavisam labi. Un kā es lai tagad ar cilvēkiem runāju? Sāņus sēžot. Ja varbūt es arī manikīru varētu taisīt tā šķielējot uz vienu pusi. Tā. Nav slikti, nav slikti. Kāpēc jūs domājat, ka es tagad izdarīšu sliktu gājienu? Man jau tikai interesantāk, ja spēcīgs pretinieks. Čaks. Nu, tās vēl nav beigas. Tā. Ko jūs teiksit par šo? Šito mēs ņemam un ēdam. Jā, dīvaini, ka mēs varam tā mierīgi sēdēt un spēlēt. Un kāpēc dīvaini? Nu, man tāda sajūta, ka man pretī sēž pavisam cits cilvēks, nevis auto. Jūs uz mani nekliedzat, neko nepārmetat. Man žēl, ka jums radies tāds priekšstats par mani, ka es vienkārši esmu cilvēks, kurš staigā pa viesnīcu un visiem krīt uz nerviem. Tā nav. Bet, zināmā mērā, jau tā bija gan. Tikai es nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka es gaidīju kaut ko no jums vairāk, kaut ko savādāku. Un es atvainojos par to, ko esmu izdarījis un ka esmu sakliedzis virsū vai tam līdzīgi, bet ziniet, kā man bērnībā pietrūka tēva. Un tā nav jūsu vaina. Tas, protams, es saprotu to, bet cik tas būtu krūti, ja es varētu tagad tā sīcis būdams apsēsties un ar savu tēti tā uzsist šahu. Tā jau Silvīte nav, ka tai sejai neko nevar līdzēt. Tagad taču ir visādas plastiskās operācijas, lāzerterapija, un es domāju, ka Vadims taču neatteiksies piefinansēt tev to kaut kā. Nu, viņš jau sedz visus izdevumus par slimnīcu, tad viņš samaksāja dzīvokļu parādu, elektrības parādu. Es taču nevaru prasīt viņam tagad, lai viņš vēl sēdz man plastiskās operācijas izdevumus. Nu labi, bet Vadimam naudas ir pietiekami. Milda, es nevaru no viņa nekā prasīt. Ja tu zinātu, kā viņš pirka man pārtiku. Veselām kastēm, lai tikai man nebūtu jāiet uz veikalu. Viņš bija ļoti saprotošs. Es no viņa neko vairs nepieņemšu. Nu, bet kā tu esi iedomājusies dzīvot, ja tu negribi meklēt darbu? Tev taču ietaupījuma arī nav. Es nezinu. Miršu badā. Vai, sveika, Silvija. Sveika. Vai, Dieviņ, Silvija. Vai, Dieviņ, kāda tev tā seja tagad? Ja, nu tā kā ar gludeklīti būtu pāri novilkts. Man vienai zīda blūza ar šitā te pieķēra. Vai, Dieviņ. Zenta, nu kā tu kaut ko tādu var cilvēkam teikt? Nu, ko tādu? Nu, ko es tādu pateicu? Nu, vai tā viņa nezina, ka viņai seja sagandēta? Nu, zina taču.
Piedod, tu laikam es aizņemu. Nē, Mildiņ, tas nekas. Jā. Nāciet iekšā, Paldies. droši apsēdieties. Lai, paldies. Martiņ, mīļā, man ir kāds lūgums pie tevis. Vai tu nevarētu atrast Silvijai kādu darbiņu tepat viesnīcā, nu vismaz uz laiku? Silvija ir ārā no slimnīcas? Jā, viņa ir ārā no slimnīcas, un viņa ļoti satraukta par to savu izskatu, vai ne? Viņa pilnīgi tāda izmisuma pārņemta, un mēs taču nevaram atstāt cilvēku nelaimē. Un ja tagad mēs viņai nepalīdzēsim, tad tā arī notiks. Viņai taču var tā nosliec uz to alkoholu. Nekas, Mildiņ, es domāju, ka es kaut ko... Vai, cik jau. Nu, redz, tu jau esi tas cilvēks, kas saprot, cik grūti ir, ka nav naudiņas, ko maksāt par dzīvošanu, par ārstēšanos. Silvija nebija apdrošināta? Nē, nu viņai jau kaut kādi tie ietaupījumi bija, bet nu tā nelaime, un nu tad tikai jāmaksā. Vai, paldies Dievam, ka tas Leons ir apdrošinājies, vai. Tagad tas slimnīcas plēš tādu naudu, ka... Un kā Leons jūtas? Piedod, es taču apsolīju tev pastāstīt. Nu, redz, visiem tiem kreņķiem es aizmirsu. Leonam ir labāk. Jā, viņš drīz nāks ārā. Tu jau tā kā varēji aiziet viņu apciemot. Viens jau ir, ka tā dzird, ko otrs runā, bet pašam vajag redzēt. Nē, es nevaru, Mildiņ. Es Elzai apsolīju, ka es pati nemeklēšu Nu, ja nu jūs tikšanos. jau jaunie jau zināt, ko jūs darāt, ko tad es vecs cilvēks. Nu, bet tad par to Silvīti. Par Silviju var neuztraukties, Mildiņ. Es nokārtošu, izdomāšu, un paldies, ka pateici. Mārtiņ, es Man esmu prieks, ļoti ka es varu palīdzēt, pateicīga. jā. Piedod, ka es tevi iztraucēju. Nē, nāc droši. Jā. Kaut kas jums tomēr lika mainīt izturēšanos pret mani? Kaut kas notika? Kaut kas notika, bet tas nav saistīts ar jums. Es izdarīju dažas lietas, kas man lika paskatīties sev no malas, un tas, ko es ieraudzīju, tas man galīgi nepatika. Edgara iemīļotā kombinācija. Jūs dēls arī spēlē šahu? Jā, mēs varējām caurie vakariem raut partiju pēc partijas. Es laikam tagad tomēr ir diezgan dīvaini ar mani tagad spēlēt. Kāpēc? Tāpēc, kad es redzēju Edgara fotogrāfiju, es biju gan arī uz pakaļ. Man bija tāda sajūta, ka es skatos uz sevi. Jā, jūs esat ļoti līdzīgi. Šahs un mats. Es neiešu. Varbūt uzraujam vēl vienu partiju? Labprāt, bet kādu citu reizi. Silvija! Es jau eju projām. Es tikai ienācu mazliet noslaucīt tušu. Nē, es patiesībā tevi meklēju. Man Miervalds teica, ka tu te ienāci. Es neesmu neko paņēmusi. Silvija, par to nav runa. Man ir viens priekšlikums tev. Varbūt, ka tu gribētu te pasaimniekot. Kā pasaimniekot? Nu, es saprotu, ka tas nav pats prestižākais darbs uz pasaules un ka tev ir cita profesija, bet varbūt, ka tu būtu ar mieru, kamēr tu atrod kaut ko citu, kamēr nokārtojās dzīvē viss. Man nevajag nekādu žālstības. Silvija, pagaid. Nē, man tiešām vajag, lai te kāds strādāt. Nu, tu pati zini, kāda ir Zenta. Tu to tiešām nopietni domā? Es tiešām nopietni domāju. Paldies. Nu, Silvija. Vai tālāk man ir jāsmējās, vai droši karā jādod? Ko tik briesmīgi tu varētu tur ieraudzīt? To, ka mūsu starpā viss ir beidzies. Tagad uz mūžību.